Šoreiz mēs esam pulcējušies uz sarunu ar rakstnieci Lauru Dreižu. Šī, manuprāt, ir tāda ļoti unikāla situācija, jo sarunas biedrene ir rakstniece, ir tulkotāja, ir redaktore un neapšaubām ir arī ļoti aizrautīga lasītāja. Turklāt es pati zinu, ka Laura lasa gan drukātās grāmatas, gan arī e-grāmatas. Tāpēc loģiski būtu pirmais jautājums, kā tas ir sadzīvot vienā ķermenī, bet tik daudzās kurpēs? Es jau smējos reizēm, kad uz sarunu ierodas visas trīs manas personības. Tas likās kaut kā loģiski, jo rakstījusi es esmu vispār, cik es sevi atceros. Pirms es iemācījos rakstīt, es tāpat izdomāju stāstīņus, un tad es to visu sāku pierakstīt. Tas ir tāda neatņemama manis daļa, bez kuras es vienkārši nezinu, kas es būtu. 9. klasē vai 10. jau tas bija, es sapratu, ka es gribu būt tulkotāju. Es mācījos Franču licejā valodniecības novirzienā, un tad mums bija arī tulkošanas priekšmets. Mums mācīja, kā to vispār, gan tehniku, gan kā vispār arī literatūru tulkot. Un tas man tik ļoti interesēja, es iedomājos, wow, es varētu rakstīt, un arī dzīve varētu būt saistīta arī profesionālajā jomā ar rakstīšanu, ar literatūru, ar tulkošanu. Un tad tas kļuva par tādu mērķi, es sapratu, ko es gribētu darīt. Un tad rediģēšana nāca klāt vēl tā kā sākotnēji papildus tulkošanai, ka es sapratu, ka gribās paplašināties vēl vairāk. Jo nevienas zināšanas nebūs par daudz. Kaut ko rediģēšanas virzienā es sāku darīt jau skolas laikā, jau studiju laikā. Mums bija tāds amatieru autoru fórums Karneola internetā. Un tur gan es liku savus darbus pa gabaliņiem, un tad citi komentēja, gan arī es komentēju, ko citi ir sarakstījuši. Man šausmīgi patīk labot gramatiku, komati ir mani labākie draugi, un man šausmīgi patīk arī drusku pastīties, kur var stilu uzlabot, kur var vēl to visu nopulēt, pa tādiem sīkumiem rakāties. Tas arī kaut kā izauga jau no tā, ko man vienkārši patīk darīt, un es uzskatu patiesībā, ka man ir ārkārtīgi paveicies, ka es varu darīt to, kas man patīk, to, kas man padodas. Un to es arī ļoti labprāt turpinātu. Un tāpēc es gribētu arī vienam pastāstīt, ka Laura Dreiža Latvijas rakstniecībā ir sava veida fenomens. Pat tiešām tas ir fenomens, jo mēs zinām, ka ļoti daudz pusauģi šeit skolas gados raksta. Mēs rakstam dienas grāmatas, mēs rakstam savus slepenos stāstus, dzejoļus. Kādreiz mēs tos saglabājam, kādreiz mēs tos esam ātri vien izsvieduši ārā. Bet man pašai bija ļoti liels pārsteigums, kāda Zvaigznes ABC izsludinātajā oriģināla literatūras darbu konkursā, vērtējot darbus anonīmi. Mēs saņēmām ļoti apjomīgu manuskriptu. Visi izteicāmies ārkārtīgi pozitīvi par šo darbu un visi brīnījāmies, kas ir šī darba autors. Un tad, kad tika atvērtas šīs slepenās aploksnītes ar vārdiem, uzvārdiem, izrādījās, ka tā ir skolniece. Kādas bija šīs sajūtas un vispār kā tas darbs tapa un kas tas ir par darbu? Vai tu pat atceries nosaukumu? Tas darbs ir Puķa dziesma. Tas ir, man liekas, joprojām mans apjomīgākais darbs. Tāds kārtīgs ķieģelis. Es joprojām atceros, ka grāmata ir smagāka par kilogramu. Pasta izdevumi sūtīšana. Jā. Tas darbs ir patiesībā pirmais liela formāta darbs, ko es esmu pabeigusi. Jo pirms tam es visu kaut ko biju iesākusi, pametusi. Man nebija ne jausmas, kā uzrakstīt līdz galam, kā noturēties pie tiem tēliem. Bet tā ideja atnāca kaut kur ap 9. klases eksāmenu laiku. Kā bija, es tajā laikā ar japāņu kultūru ļoti aizrāvos un skatījos animes. Un tad, tāpēc arī Puķa dziesmā ir tas viss japāniskais un tie japāņu dēmoni un kaut kādi iestarpinājumi no japāņu valodas arī. Un kaut kā ļoti strauji tā ideja atnāca, burtiski pēc pirmajām pāris dienām, kamēr es to visu tā pamarināju pie sevis, es sāku rakstīt. Un noturējos 2,5 gadus pie tās idejas ar tiem varoņiem. Tur bija kaut kādas pauzes pa vidu, un es atceros, ka es mammai sūdzējos, ka ārprāts man tie varoņi neklausa, un lai raksta tie, kur māk rakstīt, jo man nesanāk un viss ir slikti. Bet kaut kā visu laiku aizvilka atpakaļ, man gribējās pabeigt viņu. Es droši vien būtu rakstījusi ilgāk, bet mamma bija tā, kas uzzināja par zvaigznes konkursu. Viņa strādāja Nacionālā bibliotēkā, viņa atnāca mājās vienu dienu, viņa saka,
ir tāds konkurss, varbūt, ka jāiesniedz. Un es saku, nē, es neiesniegšu, nevienam vispār neko nebiju rādījusi. Domāju, nesanāks, taču mums ir lieli autori, mums ir autori jau ar, vārdu, un, es mācījos vidusskolā tajā brīdī. Bija 17 gadus, domāju, kāpēc? Bet bija tā sajūta tomēr, labi, ja nesanāks. Bet ja sanāks. Un sanāca, jā, un es atceros, kā es skrēju vecmāmiņai spiedzu, kad rezultātus paziņoja. Es biju tik ļoti laimīga, tik ļoti, ļoti priecīga par to. Man ir diezgan spilgts atmiņas arī par apbalvošanas pasākumu, kur man bija tāda sajūta, ka visi uz mani skatās. Bet loģiski visiem gribējās zināt, kura tā ir. Un pēc tam man tikai Bārbala stāstīja, ka, viņiem, ka sākumā licēs, ka varbūt ir kaut kāda drukas kļūda personas kodā, ka nevar būt, ka 17 gadi. Un ka viņi meklējusi, vai nav plaģiāts arī, jo nevar būt, ka tik raiti uzrakstīts. Pirms tam jau tādas klasiskas fantāzijas īsti nebija latviešu valodā. Tas tiesa. Jā. Un kad pēkšņi ir kaut kas, un tas man ir arī tāds milzīgs prieks un gods, un tomēr, ka tā grāmata iznāca, ka man uzticējās, un te es esmu ar 9 šobrīd. Un noteikti top vēl kaut Top 10. Jo tad mēs tūlīt pāriesim pie nākamajiem 2 jautājumiem. Un tad tieši tagad par to tapšanas procesu būs jautājums. Jo nesen sociālajos tīklos pamanīju tavu ielikto fotogrāfiju, kur bija redzams tāds mazs stūrītis no rūtiņu klādes, ļoti glītā rokrakstā aprakstītas lapas, un komentāri arī bija tādi, vai tu joprojām raksti ar roku visus darbus, un to es arī gribēju tad precizēt no pirmā vota, vai tiešām joprojām pēc visiem šiem gadiem ar 9 izdotiem darbiem joprojām viss to par roku. Joprojām viss to par roku, es joprojām esmu tas dinozaurs, kurš raksta ar roku kladēs, man šobrīd ir iesākta 4. klade. Jaunajam romānam nav tā, ka es neesmu mēģinājusi rakstīt datorā, es arī jauno mēģināju pieslēgties 21. gadsimtam beidzot, un varbūt uzrakstīt drusku ātrāk, jā, datorā es varēju rakstīt ātrāk, bet es rakstīju pilnīgas muļķības. Jo man ir vienmēr rakstot ir sajūta tāda, drusku sirreāla, ka es pierakstu to, ko es redzu, to, kas notiek. To, ko es redzu, dzirdu, jūtu, es tā kā hronists strādāju tajā brīdī. Un līdz ar to tēli darbojas paši, man ir vienkārši jāfiksē. Bet rakstot datorā bija tāda sajūta, ka man rokas aiziet pa priekšu viņiem. Es zināju, piemēram, jaunajā grāmatā, ka es negribu rakstīt par spokiem. Bet tad pēkšņi galvenā varona dzīvokli ierauga spoku, un tad viņi skrien ārā nobijusies gar lielajiem kapiem, kur, protams, arī viss pilns ar spokiem naktī. Laura, ko tu dari? Tas nav tas, ko tu gribi rakstīt. Un es pārsēdos atpakaļ uz klādi, paņēmu pildspalvu un aizgāju pareizi beidzot. Datorā gan es uzrakstīju stāstu. Šeit krājumā gājēja arī mans stāsts ar labu nakti. Tur bija tā, ka man bija pilnīgi skaidrs plāns jau. Es to stāstīju biju nesājusi pie sevis kaut kādu gadu, pusotru, man liekas, pirms man uzrunāja krājumam. Un tad bija tā, ok, es zinu visu, kam jānotiek. Man tur nav nekādai jaunradai vairs pat īsti vietas. Un tad es viņu varēju pierakstīt datorā. Tas bija 4 dienas, tieši pa mājas svētkiem es sēdēju un rakstīju stāstu par bubulu pagultē. Bet tad, kad ir kaut kas lielāks, kaut kas tāds, kur es nezinu visus soļus vēl, jo parasti rakstot, es zinu kaut kādas 4-5 nodaļas uz priekšu, kas notiks. Un es nezinu tālāk. Tālāk ir kaut kas, ir kaut kādi notikumi, par kuriem es esmu plus mīnus pārliecināta, bet nav tā, ka pa solim man viss būtu. Un tad tur man vajag vietu tai jaunradai, man vajag vietu, kur tam darbam elpo. Tad, kad es apsēžos pie klādes, principā istabā izslēdzu gaismu, ir tikai gaisma man pie rakstām galda, reizēm svece, tad es varu sajust tos tēlus, es varu sajust, kā lietus smaržo, pat tad, kad ārā ir -20 grādi un lietum vispār nav vietas. Tas ir tas, acīm redzot, ko man joprojām vajag. Pēc tam, man drusku besīja ārā, ka tas viss ir jāsaraksta datorā, bet ir arī savs pluss, jo tad, kad es pārrakstu no klādes, es jau pirmo reizi pati laboju. Un es, piemēram, redzu, šitā rindkopa neko nedod, es viņu vienkārši nepārrakstu. Un tad man atkrīt lielā pārlasīšana, tad, kad tas viss jau ir datorā iekšā. Tāpat, es
piesienos sev pie sīkumiem un sūtu radiem draugiem paziņām lasīt un vērtēt, un tad reizēm es dabūju arī tādas, ne sevišķi glaimojošas atsauksmes. Tomēr! Ir kritika, jā, un tas ir tieši tas, ko es gribu, nevis, lai man paglaudu galvu. Viņi saka, viss ir labi, viss ir ģeniāli, man vajag zināt, ko vajag uzlabot. Bet tad jau tās ir tādas, sīkākas nianses, nevis, kaut kādas lielās lietas jau pati var izķert. Un tad atgriežoties pie tās Lauras, kas tikai sāka rakstīt, kas būtu tavs ieteikums mūsdienu skolēnam, kurš arī slepeni vai atklātā kaut ko raksta kladītē vai datorā? Kā tu ieteiktu attīstīt savus prasmes, kādā virzienā virzīties vispār, ja ir nopietna interese par rakstniecību? Tie laikam būtu tādi 3 punkti. Pirmkārt, ļoti daudz lasīt, visu ko lasīt, gan žanru, kas interesē, gan žanrus, kas varbūt ne tik ļoti uzrunā, bet tāpat obligātā literatūra, viņi ir kaut kāda iemesla dēļ arī, es nezinu, varbūt šobrīd sauc ieteicamā literatūra, vai kā ir pareizi. Tie darbi ir izvēlēti kaut kāda iemesla dēļ, viņi katrs kaut ko parāda, kaut ko pastāsta mums, un ir, manuprāt, ļoti svarīgs tāds plašs redzesloks. Tāpēc tiešām lasīt labas grāmatas, kur liekas, es nekad neaizsniegšu to līmeni, un tā pašā laikā lasīt arī grāmatas, kas varbūt nav tik labas, lai saprastu, kā nevajag darīt. Otrs, ļoti, ļoti daudz rakstīt, arī apzinoties, ka uzreiz nesanāks, nebūs tā, ka tu uzrakstīsi pirmo grāmatu un viņi varbūt tur saņems balvas un viss skries pakaļ. Vienkārši ir ļoti, ļoti daudz jāraksta. Nevelti ir tas princips par tām 10 000 stundām, ka tu vari iemācīties kaut ko darīt, to darot 10 000 stundas. Un tiešām tas darbs ir jāiegulda. Ideāli rakstīt, ja ne katru dienu, tad vismaz lielāko daļu nedēļas atlikt tam laiku, un tāpat kā mēs ejam, piemēram, sportot. Tāpat arī iztēle ir jāvingrina, un tā iedvesma jau arī neatnāks no nekurienes. Tāpēc tā ir jāpiestrādā. Un trešais ir nebaidīties, nenobīties. Es arī domāju, ka man nekas nesanāks, bet es neesmu tik unikāli, lai es būtu tāds vienīgais fenomens, kā izskanēja. Tad tiešām nebaidīties rakstīt to, kas patīk, nevis to, ko liekas, ka vajag rakstīt, kas varētu būt kaut kā izskaitļots komerciāli veiksmīgi vai kaut kas tāds. Ticēt sev un rakstīt to savu patiesību, jo tad arī tas darbs rezonēs, manuprāt. Tad, kad rakstīs cilvēks to, kas viņu pašu uzrunā, kas viņam pašam ir svarīgi, nevis kaut ko, mēģinās vai norakstīt, vai izskaitļot, vai izrēķināt. Vienkārši tam darbam ir jānāk no sevis, un tad arī citi to sajūtīs. Vai tu pati varētu nosaukt autoru vai vairākus autorus, kas ir tevi ļoti iedvesmojuši? Pirmkārt, tas ir Tolkiens ar Gredzenu pavēlnieku. Tas ir vispār droši vien iemesls, kāpēc es rakstu, kad man mamma Gredzenu pavēlnieku 6 gadu vecumā pirmoreiz izlasīja priekšā. Un tā ir grāmata, ko es joprojām pārlasu regulāri, kur es vienmēr atrodu kaut ko jaunu. Ja tie bija agrāk vairāk, man tas actions interesēja un visas tās briesmas, kas tur notiek, tad tagad tādi klusāki brīži vairāk uzrunā tādas pārdomas. Tur tiešām katru reizi, esmu 20 reizes vismaz izlasījusi tās grāmatas, un visu laiku tur ir vēl kaut kas, pie kā atgriezties. Tad, nenoliedzami tā ir arī Rowling ar Harry Potteru, kas man parādīja, ka var būt arī fantāzija pusauģiem, ka var būt arī fantāzija, kas uzrunā tieši mani tajā vecumā. Man arī bija apmēram 11 gadi, kad sāk šīs grāmatas pie mums iznākt. Un tas bija kaut kas tāds pārsteidzošs, jo pirms tam es biju lasījis vai bērnu grāmatas, mazākiem, vai arī jau pieaugušo grāmatas, piedzīvojumu romānus, indiāņu romānus un tādā garā. Tas Harijs Poters bija tāds vidussolis, un pēkšņi tā bija fantāzija, kas vispār īsti nebija tāda plaši pieejama latviešu valodā. Un tāds trešais autors varētu būt Stevens Kings. Jo man patīk lasīt arī šausmu literatūru, man patīk ik pa brīdim arī rakstīt, kaut ko drusku šausmām pietuvināt vismaz, tā kā pārbaudīt sevi. Kingam pieder romāns, kuru es neesmu varējusi pabeigt, es Zvēru kapiņus nevarēju izlasīt līdz galam. Tur bija apstākļu sakritība, arī man likās šausmīgi laba ideja lasīt šo grāmatu, kad es biju mājās viena pati, ārā aiz loga bija vētra. Un jau tā kā sāk mesties tumšs, es palasīšu Zvēru kapiņus, būs tieši atmosfērīgi. Nedariet to! Tieši tā, nedariet tā. Es aizmiglu pie tās grāmatas, pamodos no tā, ka man spiež uz krūtīm. Man kaķis bija uzgūlies virsū, un šajā grāmatā kaķim arī ir diezgan liela loma. Es ļoti nobijos, es sapratu, ka es nevarēšu turpināt, un es pat mammai palūdzu to grāmatu paslēpt. Es jūtu šai dienai, es nezinu, kur viņi ir. Tā arī tas palika. Bet Kingu es lasu tad, kad man prasās kaut kā. Es pēdējā laikā, piemēram, lasu diezgan daudz romantasy žanra, kas ir šobrīd ārkārtīgi populārs. Un tad, kad man vajag pauzi, tad es lasu Kingu. Šeit mēs redzam arī grāmatu Ikaboks, kuram tu esi bijusi
tulkotāja. Tu esi tulkojusi vairākus šīs rakstnieces darbus. Tu esi tulkojusi arī tādu, es teiktu, ļoti smagu darbu kā Mazliet dzīvības. Kā ir būt tulkotājai un rakstniecei? Vai nav tā, ka gribas šajā te oriģināla darbā kaut ko palabot, doma, ka es to izteiktu mazliet citādāk, varbūt kaut ko uzlabot? Kā tas ir sabalansēt šīs divas personības šķautnes? Teiksim, ar Galbrēta romāniem man ir tā, ka viņi liekas drusku par garu. Un tad draugi ir dzirdējuši no manis, ka šito nodaļus vispār ņemtu ārā. Bet kopumā man patīk, tāpēc, ka tulkošana arī ir tāds radošs darbs. Es esmu tulkojusi arī kaut kādas lietošanas instrukcijas, un tur putekļu sūcēju aprakstus un matraču aprakstus un tā tālāk. Un tas nav tāds glamūrīgais darbs. Bet dēliteratūra ir radoša. Tur es arī varu izpausties. Teiksim, tulkojot Ikabogu un tulkojot arī tās Harry Potter mazgrāmatiņas Kalambols laiku lokos un fantastiskās būtnes, es tik ļoti varēju spēlēties ar valodu, ko man patīk darīt. Tur bija iespējas izdomāt, kā tos mošķīšus sauks un kā tās pilsētas sauks. Tas arī tāda liela atbildība nolatviskot tā, lai latviešu lasītājs arī noticētu tam visam, lai nebūtu tāda sajūta, ka šis galīgi nav sanācis. Tā pašā laikā gadās arī smagāk, tiešām, kā tu pieminēji Mazliet dzīvības. Tas bija ļoti smagi tulkojums darbs, gan autors stila dēļ, jo viņai tāds ļoti specifisks stils, ļoti gariem plūstošiem teikumiem, kur arī nevar sadalīt viņus baigi tā sīki. Gan arī tīra tematika, tur tiešām man bija sajūta, ka ar to nabaga galveno varoni notiek viss sliktais, kas var vispār dzīvē notikt. Un es tā pus pa jokam, pus nopietni tā arī draugiem teicu, ka man pēc tam vajadzēs terapiju. Jo man tiešām man murgi rādījās naktī pēc tās grāmatas. Tā pašā laikā arī ir liels gandarījums, ka tomēr sanāca, ka es to izdarīju. Ka tas ir, pēc tam bija tāda sajūta, ka ja es varu šo, tad es varu visu ko. Jebko es varbūt tik skaļi neteikšu, bet es varu vairāk nekā man šķiet līdz tam. Tā kā tulkošana arī šobrīd sanāk to darīt mazāk, ja agrāk es pašnodarbinājos un es tikai tulkoju. Tad šobrīd tomēr tā galvenā dienas daļa ir rediģēšana, bet tulkošana, ja es biju domājis, tagad uz kādiem pāris gadiem paņemšu pauzi, un es patiesībā par to esmu arī ļoti gandarīta, ka es nepazūdu arī no tulkošanas. Mans vārds nav tāds, pēkšņi, nekā nav, vienkārši viss tukšums. Šobrīd jau tie ir patiesībā darbi, kas man pašai ļoti patīk, kas mani atrod savā ziņā, jo šobrīd arī es tulkoju Džordža Mārtina 7 karaļvalstu bruņinieku, kas arī ir tāds, sapnis savā ziņā, jo Mārtinas arī lasīju pusauģu gados, es lasīju agrējās studiju gados, un likās, kāpēc nav latviski? Un tagad es varu piedalīties pie tā, ka ir arī latviski viņa stāsti. Tur arī es tiešām izbaudu viņa valodu, es izbaudu to domas skaidrību, ar ko viņš raksta. Tas ir tiešām superīgi. Man radās ļoti ķecerīgs jautājums, vai Laura tulkotāja strādā tieši tāpatās kā Laura rakstniece kladītē? Nē, tik trakais neesmu. Man ir ļoti daudz visādas piezīmes uz lapiņām. Es sev rakstu piezīmes gan tad, kad es rediģēju, gan tad, kad es tulkoju, gan līmlapiņas, gan vienkārši man ir tāda kā ligzdāpa datoru izveidojusies. Bet nē, tulkoju es tiešām tikai un vienīgi elektroniski, jo citādāk tas pat man būtu par daudz. Rakstniece, tulkotāja, redaktore. Un tagad mēs nonākam pie tiem lasītājiem. Ļoti bieži mēs dzirdam, ka sabiedrībā valda uzskats, ka mūsdienu jaunieši, mūsdienu bērni nelasa. Tajā pašā laikā es zinu, ka tu ļoti daudz dodies uz skolām, uz bibliotekām, tieši runāt ar jauniešu auditoriju. Kas ir tas, ko tu viņiem vienmēr iesaki? Ar ko sākt? Kā būt pēc iespējas labākam lasītājam? Man tā doma ir tāda, ka nevajag uzspiest kaut ko, nevajag piespiesties kaut ko lasīt arī. Tā ļoti, ja tiešām nepatīk, tad mēs liekam to grāmatu nost. Tāpat kā zvēru kapiņas. Jā, tieši tā. Es arī ļoti ilgi domāju, kā es paņemu, iesāku grāmatu, un es viņu nepabeigšu. Tad, ka tā ir necieņa pret autoru vai kas. Nē, tā ir cieņa pret savu laiku, pret sevi tajā brīdī. Tā ir arī savā ziņā cieņa pret autoru, ka es, piemēram, nelasu kaut ko, kas man nepatīk, un nekrāju kaut kādu negāciju sevī pret to cilvēku, kurš to ir uzrakstījis. Un, manuprāt, tiešām nevajadzētu, tas gan vairāk laikam tāds ieteikums skolotājiem, neteikt jaunietim, ka kaut kas, ko viņš lasa, ir mazāk vērtīgs vai pat nevērtīgs, kaut kā
noniecināt to, ko viņš ir izvēlējies. Jo es nesen sašūmējos par vienu ierakstu sociālajos tīklos, kur izskanēja tāds diezgan nievājošs komentārs, ka cilvēks nopircis grāmatas grāmatnīcā, tie jau tikai detektīvi, tās jau tikai lubens, to jau vispār nevērtīga literatūra, to jau vispār nav vērts. Un tajā pašā laikā mēs uztraucamies par to, ka sabiedrība nelasa, par to, ka jaunieši nelasa, ka lasīt prasme ir katastrofālā stāvoklī, tad vainu. Mēs nevaram dabūt abus. Līdz ar to es domāju, ka tomēr svarīgāk ir lasīt. Nevis lasīt vienalga, ko kāds uzskata par nederīgu, citam tas ir aizraujoši, citam tā ir izklaide. Arī, piemēram, nevienmēr mēs lasām, lai darītu smagu darbu. Reizēm, teiksim, arī es esmu visu dienu rediģējot, tulkojot, nolasījusies visu, ko. Tajā brīdī, kad es apsēdīšos vakarā kaut ko palasīt, man gribēsies kaut ko tādu, pie kā es varu atpūsties, kas man ievilks, kas man, tad es nesēdēšu pie televizora, es sēdēšu pie grāmatas. Un tas jau ir ieguvums. Un tomēr arī, pat tas detektīvs, tā romantiskā grāmata, tā šausmene liek kustināt iztēli. Tās pašas, kur reizēm noniecinoši izsakās Grega dienas grāmatas vai komiks, tas jau nekas nav. Tas arī tomēr iekustina iztēli tam jaunietim. Varbūt viņš pēc tam paņems, izdomās, es varētu uzrakstīt labāk. Un viņš paņems un uzrakstīs. Es domāju, ka galvenais tiešām ir lasīt to, kas interesē, to, kas patīk. Es esmu dzirdējusi arī no skolotājiem, kur, teiksim, nav tāda obligātā literatūra, kas ir obligāti, no vāka līdz vākam jāizlasa, bet ka stundās rīko, ka katrs izvēlās kaut ko tādu, kas viņam patīk, un tad pastāst citiem par šo grāmatu. Un tas man liekas ārkārtīgi labi, ārkārtīgi veiksmīgi, kur tiešām notiek domu apmaiņa, jaunieši iesaka grāmatas cits citam. Tā kā es domāju, ka tas ir tas ceļš, ko iet. Un tālāk jau atradīs, labi, iesāks, piemēram, ar Grega dienas grāmatām, vēlāk aizies uz kaut ko nopietnāku, paņems arī klasiku palasīs, palasīs kaut ko no Bukera balvas laureātiem, ar kaut ko tas ceļš sākas vienmēr. Tas ir vienmēr jāatcerās. Laura, nav noslēpums, ka rakstnieki pēc iespējas vairāk grib, lai viņu grāmatas tiktu pirktas, lai tās būtu pieejamas jebkurā bibliotēkā. Tomēr tu esi arī tā rakstniece, kurā saka jā vārdu e-formātam. Kāpēc? Sākās tas ļoti tādu praktisku apsvērumu dēļ. Man bija diezgan garš ceļš veicams no mājām, toreiz vēl Pierīgā uz universitāti. Autobusā vienmēr, ko es darīju, lasīju tās 40 minūtes, iekāpju, ienirstu grāmatā. Bet, līdz jau jāņem arī mācību materiāli, vai ne? Un Somā vietas ir tik, cik ir. Un tāpēc arī es pirmo reizi nopirku Kindle e-lasītāju. Tur var būt 1000 lapušu biezas grāmatas iekšā, vesela kaudze. Un es viņas mierīgi tādā mazā plānā ierīcītē var paņemt līdzi, un man nebūs jāpārstiepja līka mugurā ar visām studiju, visu kursu izdrukām un tā tālāk. Bet es redzu tiešām tos ieguvumus, ka to e-grāmatu var lasīt jebkur. Var lasīt jebkurā ierīcē. Covid laikā es arī pieslēdzos 3. tēvdēla elektroniskajai bibliotēkai, un tur es joprojām arī lasu, piemēram, vakarā, kad negribās pat pēc tā e-lasītāja iet, tad es vienkārši varu telefonā atvērt grāmatu. Tas ir tik ļoti, ļoti ērti, ka tiešām ir bibliotēka 2 podziņu spiedienu attālumā. Tieši tā. Un arī, kad runājam par grāmatām, ko varētu nopirkt lasītājs, man jau ir svarīgi ne tikai ka nopērk to fizisko eksemplāru. Man ir svarīgi, ka manu grāmatu nopērk un izlasa. Un vienalga, vai tas ir fiziskā formātā, vai tas ir e-formātā. Galvenais, ka cilvēks viņu ir dabūjis pie sevis, viņš ir viņu izlasījis, varbūt viņam ir kādas pārdomas radušās, varbūt viņš man uzrakstīs pat pēc tam ar šīm pārdomām padalīsies. Es katrā ziņā esmu ar visām 4 par e-grāmatām, un lai tas turpinās, un lai ir arvien vairāk, arvien pieejamāk. Ja tas tiešām ir tik ērti un tik forši, kad arī, piemēram, nav tas ķieģelis jātur rokās reizēm, kad negribās. Jā, piemēram, to pašu mazliet dzīvības. Jā, tur ir jāpieliek pūles. Vai arī, piemēram, es mēdzu reizēm lasīt naktī, kad mājās visi guļ. Tas ir arī mans niķis, un tāpēc es arī mīlu e-grāmatas. E-grāmatai apgaismots ekrāniņš viegli un viss, un nevienam netraucē, un man arī ir ērti.
Laura, kā pie tevis atnāk jauna darba sižets? Un vai nav bijis tā, ka tu cītīgi esi rakstījusi stāstu, romānu, kladītē, pēc tam esi tikpat cītīgi jau rediģējusi pati savu darbu, pati datorā pārrakstījusi, bet vienalga redaktors lasa un saka, zini, Laura, man liekas, ka šis te varonis, viņš nav pietiekami izstrādāts, vai varbūt, vai viņam vispār tur ir jēga tajā stāstā, vai varbūt kāds no tiem radiniekiem lasot jau ir licis kādu no varoņiem nogalināt. Ir tā gadījies. Tad vispirms par tām idejām, katra viņa nāk citādāk. Katrai ir cits ceļš. Ir bijis, ka es nosapņoju ideju. Teiksim, Laimes monitoringa sižetam pamatā ir sapnis par autoavāriju. Principā beigas es nosapņoju. Man atlika pierakstīt tikai visu to pārējo. No kaut kādiem pārdzīvojumiem, no jautājumiem, kā būtu, ja būtu. Teiksim, triloģija Deja ar nāvi, tas bija jautājums, kā būtu, ja pēc lielā ugunsgrēka Londona būtu atjaunota nevis uz zemes, tā kā pie mums, bet daļēji debesīs, uz tiem tvaigadzinēju platformām. Dejotājai arī pamatā bija sapnis, un to sapni es vazāju sev līdz galvā 11 gadus, jo pirmā ideja radās 2009. gadā, to brīdi, kad puiķa dziesma nāca gatava. Bija arī, viņai bija ļoti, ļoti jānobriest, līdz es biju gatava vispār rakstīt. Jaunajai grāmatai Velnazaram ideja radās apstākļu sakritības dēļ, kur bija Covid. Bija 2020. gads, un mēs ar vīru apprecējāmies tieši starp 2 lockdowniem. Mēs bijām plānojuši braukt kādas ceļojumā uz Spāniju, uz Alhambru. Aizslēdz lidostas, izdeva lidošanas ierobežojums, ceļošanas ierobežojums, un mēs paņēmām no vīra vecākiem dzīvošanai aprīkotu busiņu Vestfāliju un aizbraucām uz Latgali. Vienkārši, kādu brītiņu paklejot. Un aizbraucām arī līdz Čertokam, turpat arī nakšņojām gan pašā ezera krastā, gan apgājām apkārt viņam, gan izbaudījām, kā tur ir, kad neviena nav. Ir pilnīgs miers, klusums, un tā sajūta bija drusku tāda īpatnējas ir reāla. Un tā pašā laikā es lasīju arī, es Instagramā dzīvojos vairāk nekā vajadzētu, varbūt mazāk publicēju kaut ko, bet esmu tur diezgan regulāri. Un lasīju ceļojumu blogu arī par dažādām Latvijas vietām. Un kaut kā sakrita, ka tur rakstīja par Velnazaru, un vēl arī kur es to uzlasīju internetā, tādu leģendu par to, ka, ja tev ir kaut kāda tur vaina vai kaita vai kas, tad tu ziedo Velnazaram dārgāko, kas tev pieder, un tas ezers tev dziedinās, bet ja tu būsi apmānījis šo ezeru, tad pēc 3 dienām velns tev atnāks pakaļ un tu būsi pagalam. Un tajā brīdī es sapratu, ka man zobratiņi griežās, ka tur ir sižets, un tad pabeidzu dejotāju un sāku rakstīt Velnazaru. Bet jā, ir gadījies arī tā, ka es pati sarakstu visu, pati ļoti apmierināta, viss forši, viss patīk, un tad es parasti sūtu Bārbalai. Tad, kad, ja es esmu izgājis cauri tam, sava mazā loka kvalitātes kontrolē, tad es sūtu Bārbalai. Ir bijis, kad atnāk pretī, ka viss ir forši, viss ir labi, šito mēs ņemam, bet, piemēram, Naktstauriņam man tā arī pateica, ka beigas nepārliecina. Beigas bija pilnīgi citādākas nekā iznākušajā grāmatā. Tad es tur svīdu un rakstīju un dzēsu un pārtaisīju, līdz mēs bijām apmierināts, līdz Bārbala arī teica, ka tagad ir ok, tagad tiešām tā spriedze arī noturās, nevis vienkārši nokrīt kaut kur, pazūd. Man liekas, ka arī Naktstauriņā man bija jāsavieno varoņi, kur bija 2 tēli, kur principā pildīja vienu un to pašu funkciju, tad es viņus kaut kā apvienoju vienā. Bija gadījums Laimes monitoringā, kur arī man kaut kas, es vairs neatceros, kāds bija iemesls, bet es tikai atceros, ka vispārējā ģimene aizbrauca uz laukiem uz Gārseni, un es sēdēju viena pat mājās ar čeklistu priekšā ar sarakstīnu, ka man ir 2 nodaļas jāpārraksta, lai, man liekas, tur bija kaut kas ar tēlu motivāciju, lai, tā kā paspilgtinātu, kāpēc tur kāds nevar otru ciest. Tad, tās 2 nodaļas man bija jāpārtaisa, un tad es arī sēdēju un svītroju, un tā šito es uzrakstīju, kamēr citi izklaidējās, tikmēr es strādāju. Ir bijis arī, kaut kādas mazākas daļas, kad mēs paņemam ārā dejotājā arī viens tāds flashback ainas, kur mēs vienojāmies ar redaktoru, ar Bārbalu, ka paņemsim drusku ārā, tā kā sakoncentrēt to visu, lai labāk lasās. Es dzīvoju pēc principa, ka labāk uzrakstīt vairāk un pēc tam izsvītrot, izdzēst, nekā uzrakstīt par maz, un pēc tam tajā brīdī, kad manā galvā darbs jau ir noslēdzies, viss ir pabeigts, es varu ķerties principā pie nākamā, un tad vēl tur ir jāraksta klāt par pasauli, par tēliem, par sižetu, tā kā jāatgriežās tur, kur es jau tajā nodaļā, ko es jau esmu aizvērusi savā galvā. Tad vieglāk tiešām ir pastīties, ko izņemt ārā, ko sakoncentrēt, ko samazināt,
nekā likt klāt, tur, kur nekas īsti pat nav bijis. Šajā brīdī es varu atzīties, ka Lauras pieminētais laimes monitorings ir mana mīļākā no Lauras sarakstītajām grāmatām. Cik burvīgi. Un, kura tā bija pēc kārtas? Tā bija trešais konkursa darbs arī, un es atceros, ka man pēc tam teica, Klau, konkursā tā kā varētu vairs nepiedalīties, jo Es izaugusi! Jā, ka es esmu absolvējusi konkursus, ka tālāk tiešām tas sapnis, ka es nosūtīšu kādreiz savu darbu redaktoram, ir piepildījies. Un tad es varu trīcēt jau tikai no redaktora. Tagad sekos jautājums, kurš man ir jānolasa, jo šim te jautājumam ir tāda interesanta priekšvēsture. Gatavojoties sarunai ar Lauru, mēs paskatījāmies Zvaigznes mājaslapā senos laikos, tik senos kā 2011. gadā publicēto informāciju par Lauru. Un lūk, kas tur bija rakstīts. Kā Laura pati par sevi bija rakstījusi, ka viņa burtiski uzlādējas pērkona laikā un kļūst aktīva, ka vasaras karstumu viņa mēdzot pārlaist pagrabā, augusta naktīs viņu savukārt varot satikt, vērojot krītošās zvaigznes. Tas bija ļoti interesanti. Laurai patīk klausīties Pink Floyd tajā laikā. Un dziļi sirdī viņa tic mīlestībai, kas ilgst mūžīgi mūžos. Vai tā joprojām ir? Tā joprojām ir. Principā viss joprojām ir patiesība, tātad es acīm redzot nemainos tik ļoti, kā varētu domāt pat par šiem 15 gadiem. Jā, ar negaisu tiešām man patīk tā sajūta, kad vētra tuvojas. Jau dzīvoju Rīgas centrā, bet tāpat es stāvu uz loģijas un skatos, kā tie mākoņi nāks, un tā pašā laikā man tomēr arī drusku bail no tā visa. Tā kā, ja negaiss ir naktī, tad es īpaši neuzlādēšos, es drīzāk izlādēšos, mēģināšu paslēpties kaut kur zem vannas. Bet joprojām tas ir tāds brīdis, kad es jūtos savienota ar dabu, ar to, kas notiek mūsu apkārt dabā, tomēr to varenību, kur es sajūtos tā kā tāds puteklītis. Un tomēr tas ir arī kaut kā iedvesmojoši, un es pat nevaru izstāstīt to sajūtu, man būtu jāmēģina uzrakstīt. No karstuma es cenšos slēpties, kur vien var. Es galīgi neesmu karstuma cilvēks, man vasara patīk līdz kaut kādiem 22 grādiem, pēc tam varētu vairs nebūt. Es saprotu, cik ķecerīgi tas ir, ņemot vērā, cik maz vasaras mums vispār tiek, bet es tiešām nepaciešu karstumu. Kas tur vēl bija par Pink Floyd? Par Pink Floyd, jā, joprojām tā ir patiesība, bet tā ir vainīgs tētis. Pamatskolas, vēl pat sākumskolas laikā man nopirka mazu MP3 playerīti, un tētis tur ierakstīja Pink Floyd mūziku, jo viņam tā ir mīļākā grupa. Un es atceros, kā es klausījos, sēdēju autobusa austiņās, klausījos, un sākumā nesapratu, sākumā man pat nepatika, bet kaut kā atgriezos, un vienā brīdī pēkšņi bija tāds wow! Gan tajā brīdī, kad es sāku saprast, par ko ir runa vispār, un joprojām Pink Floyd The Wall ir viena no manām mīļākajām filmām, un arī šai filmai rakstīta tā mūzika, kas tur ir Comfortably Numb, joprojām ir man mīļākā dziesma. Jā, krītošās zvaigznes arī joprojām ir patiesība, es cenšos izbraukt kaut kur ārpus Rīgas, vai tas būtu pie jūras, vai tas būtu kaut kur, vienkārši, kur ir maksimāli tumšs, kur tās zvaigznes var noķert, jo tas ir, man ir tāda sajūta, ka nevar paiet augusts bez krītošas zvaigznes. Es esmu sākus ķert arī ziemeļblāzmu. To es gribēju pajautāt. Jā, mēs ar vīru aizbraucām pirms pāris gadiem uz Islandi ziemā ar domu, mēs skatīsimies ziemeļblāzmu. Neredzējām pilnīgi neko. Pirmo reizi ziemeļblāzmu es redzēju Rīgas centrā no dzīvokļa loģijas. Bet līdz ar to arī āķis ir lupā, un mēs esam braukuši arī naktī pie jūras skatīties, un tas ir fantastiski, tiešām tas, ko daba var parādīt un var sniegt. Tā kā jā, tā viss joprojām ir patiesība, tas ir kaut kas tāds, kas manī acīm redzot vienkārši eksistē. Un visbeidzot, tad jautājums ir tāds. Kā tu turpinātu teikumu, ja tu nebūtu rakstniece, tulkotāja un redaktore, kas tu būtu? Es laikam teiktu tā, ja es nebūtu rakstniece, tulkotāja un redaktori, manis nebūtu. Jo, ja to tulkošanu un rediģēšanu es vēl varētu noņemt nost, kaut gan arī laikam nepilnībā. Es taisījos teikt, ka es esmu strādājusi arī ārpus izdevniecības. Es nostrādāju, man liekas, 1,5 gadu mārketinga nodaļā, bet arī tā bija lokalizācija, tātad ļoti tuvu tulkošanai. Bet rakstīšanu es nevaru tiešām iztēloties sevi bez rakstīšanas. Es vienmēr saku, ka man prasa, kāpēc tu raksti, es varu tikpat labi apsīt, kāpēc tu elpo.
Jo vienkārši nevar bez tā, ja es nerakstu kādu brīdi, es pat pilnīgi jūtu, ka es kļūstu aizkaitināma, es kļūstu par tādu nesevišķi patīkamu cilvēku, kam atrasties līdzās. Protams, jā, pauzes starp darbiem eksistē, un tur arī es turu prātā, ko man tētis savulaik teica, kad es uztraucos, ka es pabeidzu vienu grāmatu, man uzreiz nav nākamās vai pat 2 prātā. Man teica, nomierinies, tu neesi konvejers. Un tā ir patiesība, tam es joprojām arī to es sev atgādinu, bet es nevaru nerakstīt ilgi. Un agri vai vēlu es sajutīšu, ka galvā kaut kas sarosās, kaut kas ierunājas, kaut kas sāk dzīvot, un tad es saprotu, ka man būs atkal jāraksta. Bez rakstīšanas Lauras Dreižas nebūtu. Lūk, uz šīs ļoti pozitīvās nots es tad novēlētu tikai vienu, lai nekad pasaulē neaptrūkst tas rūtiņu klades, kur tev sākt un turpināt savu jaunāko darbu. Lai tev veicas! Sunrise peaks